tā mana pirmā semināra daļa vai apakštēma varētu teikt, tā kā es esmu nosaukusi darba spēka nodokļu izmaiņas, bet mēs jau nevaram runāt par darba spēka nodokļiem tikai, jo mums ir jārunā likumu par iedzīvotāju ienākumu nodokli kontekstā, jo tas skar arī vispār fiziskas personas. Uztveru gan to, ka šodien nerunāšu par nerezidentiem. Esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai, tautas valodā tā ir ciršanas tiesību pārdošana, ja, šim te garajam terminam, ja, un attiecīgi arī tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas. Šeit man gribās uzsvērt pie šī punktiņa, bija šis te prognozētais, ja, kurš bija atkarīgs no ieņēmuma, no tā algas lieluma, bruto algas lieluma. Tad šobrīd, kad paliek fiksēts neapliekamais, ar visu lielāko likmi uz neto ir, uz rokas alga ir lielāka. Tā kā paskatieties, palīdziniet, un tad arī nemaz negribas teikt, ka gan ir traki un viss. Tajā periodā, kā jūs ievadat B lapa, tā par to periodu sistēma neņem vērā šo te neapliekamo minimumu un atvieglojums par apgādājumiem. Ja? Tā ir vēl viena laba lieta, kas ir ielikt likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Bet aprēķinot darba samaksu šim darbiniekam, jūs piemērosiet parasto neapliekamo minimumu un atvieglojumus. Ja viņš, protams, būs iesniedzis algas grāmatiņu. Un kamēr viņš strādā, viņam pensiju neizmaksā, un tieši tāda iemesla pēc jūs piemērojat parasto. Darba likumā noteiktā šīs formuliņas atkal sanāk ļoti pareizi, tāds tuvu īstenībai atvaļinājuma nauda, tāda korekta, es teiktu, ja? Jo ja viņam vispār mēneša likme ir 100, tad atvaļinājuma nauda 98,40 ir ļoti loģiski, tuvu tam 100, bet ja mēs rēķinātu kā klasiski pie normālā darba laika, tad mums atvaļinājuma nauda būtu, 10 reizes varbūt lielāka, ja? Tāpēc ir jāņem vērā arī loģika.